Labrīt! Laimīgi jauno gadu! Laimīgu gandrīz jauno gadu! Nu, tā kā mēs ierakstam vēl tā kā vecajā gadā. 31. decembris. Tie, kas klausīsies, te jau būs 2. janvārī un tālāk. Jā. Nu, kādas sajūtas gadu noslēdzot? Labas. Drīzāk labas. Nu, tā kā pārši, ka gads aiz muguras un varēs raudzīties uz citu gadu. Jā, nākamais būs labāks, jā? Nē, patiesībā arī šim gadam nebija nevainas. Viņš vienkārši bija ļoti interesants. Jā. Visādās ziņās. Nu jā, man tā kā kaut kādā mērā vienu brīdi vakarā aizdomājos, ka šo gadu gan es neaizmirsīšu, bet tā, kur likšos aizmirsīsies, viņš, tā kā paies, varbūt, nākamgad es viņu neaizmirsīšu, bet paies pāris gadi un aizmirsīsies un dzīvējies uz priekšu. Jā. Es patiesībā nezinu, vai es šito gadu tā kā aizmirsīšu, bet kādā ziņā nav tā, ka tas gads beidzās un man tāds bāts un tā kā šis bija, nezinu, drausmīgi, tā kā nekad vairāk. Tā kā kopumā es teiktu labs gads. Vienkārši ļoti intensīvs gads. Jā. Gan jau, jā. Ne tas vieglākais. Jā, noteikti. Bet skatīsies, ko nesīs nākamais. Jā, un tas, tā kā pat ne tikai skriešanas kontekstā, tas vispār tā par gadu. Jā, protams. Jo skriešanas kontekstā, tā kā... Tev jau labs gads. Zini kā, es tā kā teiktu, ka jā, bet tepat laikā kaut kā tā Ahila sāga vasarā uz tik ilgu laiku to, kaut kādu to skriešanas ritmu tā izčakarēja, ka tas kaut kā absolūti lika aizmirst visu to, kas bija sastrādāts līdz tam. Kāds bija ritms līdz kaut kādam jūnijam dabūts. Es teiktu, tas tā baigo robu iesit, un ja nebūtu tagad atkal kaut kāds gada pēdējās nedēļās atkal tikts līdz tādam atpakaļ foršā ritmā, droši vien tā kā skriešanas ziņā būtu sajūta, tā kā kaut kas tur īsti nav līdz galam bijis, bet tā kopumā, tā globāli skatoties īstenībā, jā. Nē, labi, tā jau vienmēr, principā, ja sportisko gadu vērtē, un tai gadā būs tā, ka pirmā puse ir labāka par otro, vienmēr paliks tāds. Līdzīgi kā ar kodām konkrētām sacensībām, tu pirmo pusi noskrien labi, un otrā puse ir tāda varbūt mazāk laba, tad ir tāds, nebija. Jā. Bet patiesībā jau, vienkārši tā pirmā puse ātrāk aizmirstās, un tev jau tur, tas pats Chianti, Mozarts, Eirosports galu galā, vai ne? Vilks. Vilks tāds, izmocīts, gan tur vairāk tā kā tā vieta. Bet kaut kādā ziņā es tā spriedu tā kā no tādām sacensībām, kas man tā palicis atmiņā, tāds vilks ir ļoti palicis atmiņā, tieši tāpēc, ka tas nenāca tā garantēti. Un arī tāpēc, ka tas nebija varbūt kā tāds Chianti un Mozarts, kur man nebija sajūta, ka es tā kā braucu, cīnīties par uzvaru. Es braucu cīnīties par labu rezultātu, bet es nebraucu tā kā, dominēt. Jā. Kaut kādā ziņā tādā vilkā bija daudz vairāk jāapcīnās par to, lai izietu no tās situācijas bez kaut kāda lūza. Jā. Savukārt tajā Chianti un Mozartā bija maz tādu lūzu scenāriju. Tur varēja, principā, tikai win dabūt. Kaut kādā mērā tā uz to raudzījos. Tāpēc tas tā varbūt tā palicis tā ļoti spilgt atmiņā. Jā, bet kopumā jau, tāds, manuprāt, varbūt ne visur to rezultātos varēja redzēt. Bet, manuprāt, tāds viennozīmīgi solīts uz priekšu. Jā. Un spēka daudz, ātrums ir. Kilometri arī vairāk kā jebkad. Vēl gan nav. Tas ir pats svarīgākais. Vēl gan nav. Zin kā šajā ieraksta brīdī man vēl pietrūkst 9 kilometri. Okay. Līdz ar to tā kā nav zvanīts vēl. Zin kā, viss kas var notikt. Tev vēl ir kādas bet man ir, tā kā 14 daudz. Stundas, lai to izdarītu. Man ir, diezgan daudz laika, un es jūtos labi. Līdz ar to es tā kā nedomāju, ka kaut kas tā apdraudēs. Es savukārt esmu pārkāpis sev šajā ziņā, un man arī līdz, tā kā diezgan ilgi gada gaitā es cerēju uz 6000 kilometriem, bet tie pēdējie mēneši, es pat nezinu, kā viņus raksturot, vienkārši laikam nebija tā ritma, droši vien jau kopš kaut kādām vasaras beigām nebija tāda laba treniņa ritma, un es teiktu, es esmu atguvis viņu tagad pagājušu nedēļu, kad beidzot tāda laba nedēļa un kaut kāda struktūra un tāds pašam prieks par nedēļu. Un skaidrs, ka arī pa vidu ir tā kā treniņi ir bijuši, par to jau nav stāsts. Vienkārši, kad tu saproti, ka tu ļoti daudz atstāji tā kā kaut kādā mērā neizdarītu. Un tā beigās, tie 6000, tā kā nav, būs kaut kāds 5800 kaut kas. Man paliks reāli kādi 15, man liekas, vai 20 kilometri līdz
tā kā gada rekordam. Un skaties, ka es viņu to varētu, vēl joprojām varu. Jā, tā kā 14 stundas, kā mēs runājām. Jā, mierīgi. Bet pirmdien tā kā es pieņēmu lēmumu, ka es ņemšu tomēr brīvdienu un līdz ar to upurēšu to mērķi sasniegt tos kilometrus. Un es domāju, ka pareizi es izdarīju. Katrā ziņā tāds šobrīd labāk, tad lai tie treniņi nekā tie kilometri. Vai ne? Tieši tā. Un, man arī ir bijuši gadi, kur man paliek 9 km vai pat 8 km līdz kaut kādam ļoti apaļam 1000. Un tā viņi arī paliek. Un tā kā es pastos, well. Man laikam ir šodien vēl, teorētiski, ko es varētu izdarīt, man liekas, man kaut kādi 100 vai 200 augstuma metri līdz 90,000. Tā kā, var būt to, bet es skatīšos. Nav tā, ka man arī pa sniegu te gribās kaut kur tev jācer, ka pūtīs vējš un Garmins tev palīdzēs. Nē, tos es neskaitu. Tādā ziņā man ir 100 pāri. Stravā man ir 100 pāri 1000. Bet tā es to neskaitu. Es skaitu, tā kā kaut kādā mērā. Kur ieskaitāmi? Tu arī neliec no, teiksim, Rīgas kaut kāda pulsa treniņa, ja tur, nezinu, savācās kaut 11 metri. Nē. Vai ne? Vai kā svētdien savācās 300. Ļoti daudziem savācās dēļ tā vēja un laikapstākļiem. Bet nē, tādus es neskaitu. Tā kā, man tas tāds droši vien pēdējais kaut kas var būt, ko es izdarīšu šajā gadā, bet nav tā, ka ar milzu azartu uz to skatot. Kā kopumā tādu gadu? Nezinu, vai kaut kādu atzīmi likt vai no sērijas kaut kādu, nezinu, no 1 līdz 5 vai, vienalga kādā skalā. Es nezinu, es tur baigi atzīmi gribētu likt un, droši vien, ka, ja tādu vērtējumu, tad tas būtu ļoti atkarīgs, kurā mirklī man būtu jāvērtē. Šobrīd, tā kā visas tās emocijas un viss ir nosēdies, tad jau liekas kādā mērā, ka viss jau ir objektīvi un viss ir tā kā, viss bija tā, kā tam bija. Tā kā es tur pa lielam biju pelnījis, vai ne, un tas jau, tā vienmēr arī ir patiesībā. Un ļoti labs pavasaris, man liekas. Tobrīd varbūt tas Chianti nelikās, tur baigi kaut kāds labs rezultāts, bet patiesībā ļoti labs rezultāts tur. Un, man liekas, Maķedonijas patiesībā ļoti labi noskrēja, tāds agresīvs, tas, neatceros, cik tur bija jāskrien kaut 23 laikam kilometri. Tāds ļoti labs, un patiesībā arī pirmais stirnu buks, ka nebija bērziņa, bet tāda. Stabils, labs skrējiens, uzvara tur un tā tālāk, vai ne? Tā otra puse gada, tāda, stipri samocīta. Jā, būtībā kaut kādā oktobrī, kaut kāda atgriešanās, tā. Īsti jau nē, varētu teikt, tas maratons ir normāls. Bet pēdējais stirnbuks arī bija, es teiktu, ļoti ok. Jā, bet kopumā droši vien tāds kaut kādā tai gada otrā pusē droši vien kaut kādas mentālais nogurums un tāds ikdienas kaut kāds ritms, un tas viss sāka traucēt, un tā treniņu varbūt tā kvalitāte sāka līst ārā, ka viņas, ka vairs nav, vai ne, ja te ziemā bija tīri labi, tad gada otrajā pusē tas tā kā vairāk bija redzams. Tā kā, tāds, droši vien, tā kā tas negribu teikt, jāsamierinās, bet, jāmācās skatīties uz to visu nedaudz arī kādā mērā savādāk. Skaidrs, ka tas līmenis pasaulē ir nenormāls šobrīd. Jā. Un, iespējams, ir jāsamierinās, ka tas vairs nav tas kaut kas, uz ko var cerēt. Un tas jau arī objektīvi. Tā kā ir grūti sacensties ar tādiem, kas ir jaunāki, dara 2 reizes vairāk, kuriem atbalsts ir lielāks un tā tālāk, vai ne? Kuri dzīvo piemērotākā vietā. Jā, un tā nav attaisnošanās, bet tas tāds, tas vienkārši ir tā kā objektīvs skats uz to, kā ir. Līdz ar to kaut kādā mērā ir jāpaņem to, ko var paņemt, un jāmēģina no tāda skatu punkta drīzāk raudzīties, un iespējams, ka tas arī nav maza. Jā, varbūt bija kaut kas, nezinu, kaut kāds vai doma, vai, kā mums te jautāja, gada motivējošais citāts dziesmai, jebkas, kas varbūt, tā kā, nesa tevi cauri šim gadam. Vai varbūt, vai kaut kāda atziņa, pie kuras tā kā sanāca atkal un atkal atgriezties, vai kaut kāds, vai, nezinu, kaut kāda tēma, vai kaut kāds tāds, nezinu. Man liekas īsti, manā gadījumā, man nestrādāja šis šogad. Es zinu, ka es uz kaut kādiem, tiem gada otrās puses mačiem, uz katru droši vien savu domā, kaut kādu mantru, tā kā, ar ko es strādāšu. Un man liekas, šogad kaut kā, tas mentālais uz tiem pēdējiem lielajiem mačiem man kaut kādā mērā bija tik zems, ka man nebija kur rakt. Un tad tu arī tur
Sadomāties, ko gribi. Jā, mantro, cik tu gribi, ja tev nav no kā paņemt, tad tu tā kā nevari paņemt. Un līdz ar to man drīzāk tāds, tā kā nē. Kā tev? Man nebija nekāds, varbūt, nezinu, tur, kā viņi nosaukt, gada soundtracks vai kaut kāds citāds, bet drīzāk tāda kaut kāda doma, pie kuras es ik pa laikam atgriezos, ka tā ir tikai skriešana, un tas ir kaut kas vienkāršs. Ka kaut kādā mērā, apmēram, lai vai kas notiek jebkur citur, skriešana ir vienkārša. Un tas kaut kādā ziņā, droši vien arī palīdzēja pie tās skriešanas pieturēties kaut kādos brīžos, un arī kaut kādā ziņā, kaut kādas sacensības uztvert, ka tā ir tikai skriešana. Man vienkārši ir tā kā jādara tas, kas man sanāk. Iespējams, kaut kādos brīžos tas varbūt nospēlēja man, varbūt kaut kādā tāda ilgtermiņa griezumā varbūt iegriez tādā ziņā, ka es spēju no sevis izžmiegt vairāk kā citās reizēs, atceroties, kādas biju, tajā jūnijā, gan pēc Mocarta, gan pēc tam vēl spējot atrast resursus tajā Stirnbukā. Principā, izspiest no sevis tik daudz, cik, kādreiz tā kā es nevarētu paņemt. Un iespējams, ka, tāpēc, ka tā kā, tā ir skriešana vienkārši skrien. Tad kaut kāda, tajā pazūdi. Bet kaut cits reiz, tas tā pozitīvi, ka tā, bijis vienkārši tā, tā ir tikai skriešana. Jā, bet tai pašā laikā tas nav tādā, kaut kādā negatīvā nozīmē. Kad, tas jau ir tikai skriešana. Tā kā tev ļoti tas patīk, tā ir ļoti liela daļa no tavas ikdienas droši vien. Mazliet, pret ko tu to mainītu. Jā. Tai pašā laikā, tas ir tikai, Jā, es tieši tādā arī kontekstu, ar tādu domu domāju, ka tas nevis tā kā, lai to skriešanu tā kā samazinātu, ka tā ir tikai skriešana, bet, varētu teikt tā kā noreducēt to, ka tas ir kaut kas vienkārši izdarāms. Tas nav sarežģījis, tas neprasa, vaigo, nezinu. Tā nav tur 3-kāršais salto jāmet. Vienkārši lietas labo kā kreiso kā, labo kā kreiso kā. Tas ir kaut kas sanāk, ko es daru, un tā kā es to varu turpināt darīt, lai vai kas notiek apkārt. Kaut kādā ziņā tas gada stabilā konstante. Jā. Un tas ir tāds, kas kādreiz tādos grūtākos brīžos, laikos, kas ļauj tai skriešanai būt tādam, arī mentālajam atbalstam kaut kādā mērā. Tu zini, ka tev ir tas pie kā pieturēties, ka tu vari aiziet, izskriet un nomierināties kaut kādā mērā, un tas ļoti bieži palīdz. Un šis patiesībā arī, tā raugoties, uz nākamo gadu kaut kāda tāda sajūta, ko es esmu aizvien vairāk. Es nezinu, es viņu vēl spēju tā kā tiešām, precīzi noraksturot, kā tas ir, bet es sapratu, ka mani aizvien mazāk motivē kaut kāda dzīšanās pēc konkrēta rezultāta. Ja es skatos kaut kādu, piemēram, nezinu, tajā pašā YouTube kaut kādu video ar top, skrējumu, kur es saku, ka skaidrs, apmēram visi, kas ir uz UTMB starta līnijas, visi grib uzvarēt, jo, tā kā, apmēram, citādi nav vērts. Tā kā, es saprotu, man īsti patiesībā ir grūti, tādu to domu noķert. Tā kā, skaidrs, ka man tā kā to, gribētos, ja man kāds vienkārši jautāt, vai tu gribētu uzvarēt, jā, protams, bet vai tas iespējams, jā. Bet vai tas ir tiešām kaut kas tāds, kas tā kā ir tas dzinulis? Nē, un kaut kādā ziņā arī... Jā, tas nav tas, kāpēc tu ej ārā uz trendiņu. Jā, un kaut kādā ziņā tas nenozīmē, ka tas rezultāts man nav svarīgs. Jā. Bet kaut kādā ziņā man daudz svarīgāk ir tas, ka es gribu iet ārā, man patīk skriet ilgi, man patīk to darīt labi, man gribas kļūt labākai, bet tā kā kaut kāds tas konkrēta pozīcija vai vieta, tas nav tas motivējošais. Kaut kādā ziņā. Jā, es ļoti labi saprotu, ko tu saki. Tā kā, man tos 3-4 gadus atpakaļ bija tā muguras trauma. Iznākot no viņas, es sev diezgan ļoti teicu, ka sacensības ir forši viss, un arī šobrīd man patīk sacensības. Jā, viennozīmīgi. Tā kā man būtu grūti iedomāties sevi bez sacensībām. Bet pats svarīgākais visā tajā man ir būt spējai to darīt vispār. Tā kā iet skriet. Un noteikti, tā kā savā gadījumā es arvien vairāk domāju drīzāk par kaut kādu, un, tā kā jābūt droši vien pateicīgam, jā. Labi, būsi pateicīgi. Tā tas vārds skan, jā, ka, kaut kādos pēdējos pāris gados patiesībā ir bijusi daudz iespēja tādā formātā, ka tu vienkārši esi kalnos un skrien. Ka tas ir nevis, ka tu brauc uz sacensībām un tev viss tikai ap tām sacensībām, bet ka tu vari būt kaut kādās jaunās foršās vietās, tu vari paskriet, pabaudīt
apsēsties uz akmeņa kaut kur vai ne, nezinu, izdzert Red Bull vai apēst žēlēju vai vēl kaut ko un vienkārši būt tajā visā iekšā un baudīt to procesu. Nevis tikai domāt par to, kā tu tur uzvarēsi vai vēl kaut ko. Jā. Un skaidrs, ka tā arī ir daļa. Viennozīmīgi, un tā kā tas nenozīmē, ka sacensības man ir svarīgas vai ka man nepatīk uzvarēt vai, ka es tā kā necentīšos vairāk uzvarēt vai kaut kā. Un tas viennozīmīgi paliks, bet tas nav tas, kāpēc es to daru. Jā. Kādā ziņā. Un tas arī, ņemot vērā, ka, kaut vai, skatoties uz šī gada rezultātiem, tādos UTMB kodos posmos, un es esmu tur uz tā piedestāla vai tur pat aiz viņa. Būtībā, tā uzvara, būtu tāds, liekas, loģisks solis, uz ko tēmēt. Bet saprotu, ka man nav tā, ka, es gribētu, piemēram, nākamgad braukšu tur pavasarī skriet sacensības, man nav tā kā tas uzstādījums, ka man tur vajag aizbraukt uzvarēt. Es gribu tur noskrēt, labākā es noskrēju pēdējo reizi, kad es tur biju. Vai es gribu tā kā just tādu sajūtu, ka es esmu progresējusi. Nē, tai pašā kā laikā tas beigsies, droši vien, tāds arī beigsies. tajā pašā laikā droši vien kaut kādā mērā tev gribētos būt konkurētspējīgai. Jā. Ja tu nebūsi tur konkurētspējīga, tad arī tas kaut kāda daļa no tā kaifiņa pazudīs. Jā, un ļoti iespējams arī, ka tā konkurētspēja arī ir, tādu pagātnes sevi. Jā. Un tas arī nenozīmē, ka tā konkurētspēja ir, ka tu cīnies par uzvaru, bet tā, ka tu cīnies, nezinu, ka tu tomēr cīnies. Jā. Ka tas nav tā, ka tur ir viņas, un tad es tur kaut kur, tu tur savā nodabā. Tā kā, tas ir mans tāds, kas kaut kas šajā gadā ir kaut kādos brīžos ļoti traucējis, kad tu saproti, hei, es neesmu konkurētspējīgs. Tādā brīdī piespies sevi, vai saņemies un dari, ir nedaudz grūtāk. Jā. Jo tomēr esi pieradis būt konkurētspējīgs. Un tad, tādā brīdī liekas, bet kāda jēga. Tā kā jāpārskata viss tas... Jā, un tad jau ir ļoti grūti pārslēgties uz tādu, bet hei, es taču varu vienkārši to darīt, jo man tas patīk. Tajā brīdī tas aizmirstās, ka tev tas patīk. Tā kā, tur arī diezgan daudz ko vēl strādāt patiesībā. Labi, mums patiesībā ir ļoti daudz ko izrunāt un par to, kas ir bijis, par to, kas būs. Tagad, kad mums ir daudz regulāru epizožu, droši vien runāsim nākamnedēļ, bet kaut kādas tādas rubrikas droši vien, kas varbūt nav tur baigi loģiskā secībā vai kurās mēs tur baigi uzkavēsimies, bet mēģināsim iet cauri. Gada smieklīgākais atgadījums sacensībās vai treniņā? Es īstenībā šito skaties, domāju, ka man nav īsti tā kā... Man ir viens. Man, tas, kas man apmēram, tas nezinu, vai tā kā ir smieklīgākais, bet man vienkārši, vienkārši tajā brīdī, kad tas notika, man bija tāds, oh, here we go again. Okay. Proti, un tas patiesībā pavisam nesen notika, un tas varētu būt tāds, apmēram gadu vēlāk. Sastāds, es skrienu garo treniņu Siguldā, es esmu aizbraucis pie saviem vecākiem, un burtiski 500 metrus no mājām es satiekos ar suni, kurš pirms apmēram gada, vai, mazliet mazāk, bet, katrā ziņā pagājušajā ziemā mēs ar viņu satikāmies tur tikai treniņa sākumā, un viņš man neteiksim uzbruka, bet viņš, tāds ļoti agresīvi centās izrādīt savu draudzību, un, beidzās tas viss ar to, ka es ar viņu kopā gāju uz mājām, pakaļ mašīnai, un tad ar mašīnu viņu vedu prom no mājām, tad kaut kur mēģināju skriet, apšam veselu sāgu, un tad atkal es ieraugu vienkārši to suni, viņš dzenās kādai citai mašīnai, pakaļ ierauga mani, un tad natās man virs, un man tāds vienkārši, ok. Gads pagājis, nekas nav mainījies. Jā. Man droši vien, tas ir pēc sacensību epizode Ziemeļmaķedonijā, kurā tāds settings ir apmēram 0 grādi. Es nezinu, vai te brīdī sniga, bet kaut kāds... Es sapratu, kur šis iet. Plus mīnus sniegs. Jā. Ir kaut kāds Maķedonijas randāms parkings ar strūkla. Nav tā strūkla, tā kā ūdens krāna. Strautiņš kaut kā. Jā, bet tā kā vieta, kur nedaudz atmazgāties. Un tajā vietā Anete man velk no zeķes, jo viņas ir tā pielipušas man pie kājām. Es nevaru tā. Ka mēs par diviem mēģinām viņas notūcīt nost. Jā, un es tie pirksti jau reāli augsti. Jā, ok, tas bija labs moments, jā. Tā kā tas izdevās beigās tās zeķes notūcīt. Nē, vēl kaut kāda līdzīga, tāda pēc sacensības atceros šo pašu to Būstis pilskalnu Stirnbuku, kur es nezinu, ārā ir tā kā ļoti silts bija. Vakarā varbūt nebija tur, bet
Es tā kā, kāpēc tev bija mašīnā ziemas jaka, es nezinu, Jā, bet katrā ziņā man bija kaut kādas tur, es nezinu, 5 kārtas un pa virsu tava ziemas jaka. jā. Es tur vienkārši tā kā tāds Kenijs staigāju apkārt un tā kā bija skaidrs, ka ir slikti. Nu labi, gada treniņš vai treniņu vieta? Man laikam vēl kas Siguldu. Nu tā, un pat ne īstenībā tā kā Siguldu, kā Sigulds to reliefaino daļu, bet ko es tās stīveru mežus, kur tā kā pie vecākiem diezgan daudz skriet, tur man īstenībā patīk. Tur tādas foršas grantens, un man liekas, ka tā kā tādas grantens varētu būt man jaunā mīlestība. Okay. Nu tā taku ziņā. Jā, lai cik jocīgi neizklausītos, es spēju saprast. Jā. Jo, iedomājies, 30 km maršrutu es uzzīmēju bez suņiem, izņemot jau 500 pēdējos metros. Bet, Jā. nu, tā kā tas ir iespējams. Zabrīnoju, ka es cēsīšu šādi, laikam tur labi saimnieki. Es ļoti reti cēsīs, un es esmu tur pilnīgi visos virzienos. Jā, ir kādas reizes, kad man kāds suns ir tā kā jāpiet, ļoti reti. Nu, pie tā, kādus es tur esmu maršrutus skrējis, es brīnos dažreiz. Man noteikti gada treniņš Šampeklaks, Šamanī, kur patiesībā treniņš sākās ar domu, ka es neskrien, ka man nebija tāda doma. Es vienkārši skrienot, vienā mirklī es tā sāku domāt, pagaidi, es varu aizskriet līdz Šamanī, man taču atbrauks pakaļ. Es nezinu, es pirms tam uzrakstīju, ka es tā darīšu, bet katrā ziņā, tu man brauc pakaļ katrā ziņā. Kaut kā mēs tur sakomunicējām par to, man tā liekas. Jā, gada apavs ekipējums. Gada sākumā es teiktu, ka tie ir hoka tektoni, bet tagad tas ir mans gada neapavs. Jā. Un, nu jo, tas, es teiktu, bija gan jau viens no vaininiekiem Ahila sāgai. Un šobrīd, ja man būtu jāpasaka viens gada apavs, noteikti La Sportiva Pro DJO Pro. Nu jā, man droši vien no On Cloud Ultra Pro, bet te jau mēs ierēcām, ka man patīk tikai tie, kas ir super apavi. Un nu, nākamgad noteikti man ir jāpadomā arī par kaut kādiem tiešām darba zirgiem, ar ko, patiesībā arī ultras, ko varētu skriet, jo šobrīd tādai tehniskākai ultrai man nekā nav. Tas La Sportiva, bet kaut kā man viņš nestrādā. Nav aizgājis, jā. Vēl no tāda gada ekipējuma, patiesībā to jau mēs kaut kad diezgan agri, gada jau, es teiktu, vidū, es biju kaut kāds favorīts, kurā es pēc kaut kādas tirnbuka, es biju dabūjusi balvā kompresporta krušturi, Jā. un es teicu, ka tā kā šitas būs mans tā kā gada ekipējums. Nu, tā kā tiem skrējiem, kuriem krušturi ir aktuāli, es varu rekomendēt kompresporta krušturi. Man tiešām tas ir tā kā gada ekipējums. Okay, paldies. Jā. Nu. Nē, nu. Labi, savs gada top performance, to es domāju, mēs izrunājam. Eurosport. Jā. Gada labākais pirkums, kuru nevajadzēja veikt. Tas ir tā kā produkcija, nalga skaidās labs. Nu jā, bet tā kā tev viņa īsti tā kā, nebija nepieciešams, es tā to saprotu, tā kā. Man viss ir nepieciešams, iesīt. Jā. Tev ir kaut kas tāds? Nē. Ne, varbūt kaut kādi, zinu, no sērijas apmēram paņēmu vēl vienu šortus, lai gan tā kā, īsti šortus vēl vienus nevajag, bet ir forši. Nē, tie tāpat kaut kad nodara un... Jā. Nē, man nav tādu pirkumu. Es īstenībā, es nezinu, tu jau arī, man liekas, es nepērku neko tik īstenībā bija. Te gan varētu pēc pēdējiem mēnešiem izklausīties, ka mēs tikai ekipējam pērkam. Jā, es arī vakar jau pasūtīju vienus apavus. Bet patiesībā tik bieži es, un kaut kādos ekspo, piemēram, es vispār ļoti reti vispār kaut ko nopērku. Tā kā drīzāk kā nekā tāda baigā nav. Labi, tad par treneru lietām. Gada padoms, ko ieteicāt citiem, bet paši neievērojāt. Droši vien kaut kādā ziņā līdz brīdim, kad tas man tā kā nospēlēja un sakrājās, ka tā kā vajag atpūsties. Tā kā apmēram, ja ir augsta stresa periodi un lielas sacensības un vēl kaut kas, tad tā kā vajag arī bišķīt tā kā iečilot. Jo, es varu tā kā novilkt visu šito te Ahila sāgu apaviem, bet, būsim reāli visticamāk kombinācija Mozarts plus Stirnubuks 2 nedēļas vēlāk, plus viss tas, kas notika aizkadrā, bija pa daudz. Un visticamāk, tas Stirnubuks tur nebija vajadzīgs. Tā kā tas būtu bijis, tā kā tas prātīgais, ko es ieteiktu audzēkļiem, bet kur pati tā kā ir, sajies. Jā, man droši vien kaut kas uz spēka treniņu pusi varētu būt, kur es tā kā, daudziem iesaku, un tur arī droši vien no sērijas kādreiz. Jā, tev trauma, ko tu gaidīji, ka tu, vispār tā kā nevingro vai kaut ko tādu. Un nav tā, ka, tā kā man joprojām ir
nezinu, jau 4. gadu, es katru dienu 15 minūtes vingroju. Un ir dienas, kad tas ir, lielākos daļu dienu, tas ir tāds, kaut kāda tirināšanās, bet ir dienas, kad ir kvalitatīvi, un tā kā kaut kas tur tā kā nav tā, ka nekā nav, vai ne, bet tāda īsta spēka treniņa man īstenībā pagājuši gadā, droši vien aizpagājuši gadā nebija, bet tas ir tas kaut kas, ko es iesaku. Tiesa šogad es esmu apņēmies un arī es jau sācis tos spēka treniņus iekļaut. Un es ceru, ka tas arī paliks tāds kā. Jā, par spēka treniņiem runājot, tas arī kaut kas tāds, ko, pie kā es tā kā cenšos un centos tā kā plus mīnus regulāri pieturēties, bet kaut kā vasarā tas arī viss aizgāja pa pieskari. Un tad vasarā kādos... tas, man liekas, vienmēr tāds aiziet. Un... Bet te pat tādu, vingrošanu, teiksim, mājās uz paklājiņu. Un tad kaut kādos skrējienos, teiksim, tam pašam Mozartam beigās, ja es jūtu, ka tā kā, tas ķermenis īsti grūti noturēt. Tādā vilkā vispār, teiksim, super grūti tieši tādā, Lai gan tur es jau biju sākus kaut ko darīt, un jau kļuva tā kā labāk, un tas iedeva to sajūtu, ka, hei, šitā ir svarīga lieta. Jā, kaut kādu tādu droši vien stingrību, ne? Jā. Jā, un man ar to pat tā kā, es neatceros šogad, ka būtu kaut kādas tādas baigās problēmas. Man drīzāk tāds, ka tu reāli jūti, ka kājās nav, ka kājās nav spēka. Tos pašos noskrējienos. Varbūt tu tā kā nejūti tā noskrējiena brīdī, kāpēc tu esi tik švaks. Jā. Bet, tāds... Pēc tam tā pasēžot un padomāt, reāli tas vienkārši nav spēka. Tāpēc tu arī tās kājas tur nevari. Viņas nav stabilas, viņas nav, viņas nespēja turēt to slodzi uz leju, vai ne? Un pēc tam viņas nespēja turēt arī uz augšu. Un tev liekas, ka tu kusties normāli, bet īstenībā tāpēc tu kusties lēni, vai ne? Un tā kā tāds, jā, man drīzāk tas tāds kāju tādā, korsetes kaut kādā stingrībā ir okeiši. Tā. Jā. Nē, ok. Tur tā tirināšanās. Jā, kaut kāda viņa man tur ir izveidota un kaut cik jau arī strādā. Gada sliktākais trenera dotais padoms audzēknim. Ko tu esi sliktu ieteikusi šogad? Es nezinu. Noteikti ir bijis kaut kas. Skaidra lieta. Tā kā, droši vien tad visbiežāk jau tas ir bijis kombinācijā ar kaut kādu, ka tu nezini to pilno bildi. Tad tu esi ieteicis kaut ko, kas tev liekas tā kā tajā situācijā vajadzīgs, bet tad... uzzinot pilno bildi, tā kā saprotu, ka tas tā kā pilnīgi nevietā bija. Jā, man droši vien nāk tāds prātā, tādas situācijas, ka, šis tādiem, vienkārt tā ļoti maz tie gadījumi, bet šis tādiem neiesācējiem, šis drīzāk tādiem jau salīdzinoši pieredzējušiem skrējējiem, kuriem tu kaut kādā mērā arī uzticies, ka, pie kaut kādām mazu traumu, kaut kādas klātesamības, kaut kādā mērā neaizrādi, ka, hei, nedari pa daudz, piemēram. Un kas beigās ar lielu kaut kādu traumu patiesībā. Un tas tāds droši vien, kaut kas, kas ir jāmācās pārlaust. Tev ir pieņemts, ka, hei, viņš ir liela apjoma sportists. Viņš zina, ko dara. Viņš arī zina, ko dara. Un tev tā kā liekas tajā brīdī. Un šis jau ir vienmēr tāds attālināti strādā, jo tā būs vienmēr problēma. Tu īsti tā kā nesajūti, kas ir tā problēma, vai ne? Un, kaut kādās, tādas dažas situācijas droši vien ir bijušas pa gadu, kad tu pēc tam domā, bāc, man vajadzēja viņu atturēt no tā. Jā, vajadzēja citādāk. Jā, kaut kas uz to pusi. Jo, un tas arī, kaut kādā mērā, arī uz pašu jau kaut kad tā ir dzīvē bijis, ka, tā kā, tev kaut kas ir, un tu turpini darīt, vai ne? Jā. Un pēc tam bāc, beidzās šitā, vai ne? Tā kā, tas tāds, kaut kādā mērā tāda, gribētu teikt, dalīta vaina kopā ar to pašu cilvēciņu, kuram beigās tā sāpe, jo, tā kā viņam jau sāp, un viņam būtu jājūt, kad... Jā, kad ir tā kā... Jā, kad nevajag darīt, vai ne, un uz papīra jau var uzrakstīt visu ko, vai ne, un skaidrs, ka, ja ar tādu situāciju atnāk kāds, kurš ir iesācējs, tad tur ātri vien noliec mierā, un hei, mēs tā nedaram. Bet tur tādi tieši jau pieredzējuši skrējēji, tev liekas, viņš jau tomēr saprot, ko viņš dara, un tad nekā. Kā vienmēr. Jā. Kaut kāds gada lielākais fuck-ups nāk prātā. Kā trenerim. Man liekas, šitais pārklājas. Labi. Kur es aizmirsu audzēkņu sacensības. Ok. Tur visticamāk, tur jau arī, tā kā tas arī, es tā kā neņemu pilnībā uz sevi to Skaidra visu. Lieta. Visticamāk tā situācija bija tāda, ka cilvēks kaut kad gana krietnu laiku atpakaļ bija pateicis, ka man būs šitādas sacensības. Un tā sezona iet, un ir kaut kādas citas sacensības, un viss kaut kas notiek, un tur kaut kādi, parādās kaut citas lietas pa vidu,
Nu, arī tam audzēknim tā kā kaut kādas uzrodās, kaut kādi, neteiksim projekti, bet lietas. Un tā sezona iet uz priekšu, un tas treniņu plāns top, un tā kā tu raksti plānu, un cilvēks arī neko nesaka. Un tad tā kā līdz brīdim, kad pienāk tā sacensība nedēļa, par kur es nezinu, kurš es salikus vienkārši normāli treniņu nedēļu, cilvēks man pilnīgi tā kā vispār neko neuzrakst, un pēc tam es vienkārši skatos Instagramā, cilvēks ir sacensībās, un tāds, ko es nezinu. Un tad tu sāc domāt, tā kā, ok, šitas ir labi sanācis. Jā. Apmēram kā līdz šim aizdzīvojās. Nē, tas skaidrs. Es spēju tās situācijas vizualizēt. Tas parasti, ja gadās ir ļoti bieži šādi sportisti, tur ir ļoti daudz tās sacensības. Un es parasti cenšos, ir, protams, gadījumi, ka tu saproti, ok, tagad ir tie 2 mači kaut kādi gana tuvu, mēs gatavojamies nosacīt abiem. Bet ļoti bieži tur ir kaut kādi keisi, ka tagad ir Rīga Valmiera, un pēc tam tur ir, pieņemsim, CCC. Kas ir pilnīgi, labi, tie ir tavu attēlu. Bet, jā, piemēram, Vilkacis. Rīga Valmiera un Vilkacis, kas ir lielā mērā ļoti dažādi skrējieni. Un tā kā tu gatavojies tikai tam pirmajam. Principā es parasti gatavojos pamatā pirmajam. Un, ja ir ļoti tuvu otrais, es tā kā... Cerēs, ka izbrauks uz tā pirmā lauriem. Lielā mērā, jā. Tu nevari, jo, ja tu gatavojies otrajam, tad tu pirmo upurē gandrīz garantēt, un tad nav garantijas, ka sanāks otrais, jo pēc pirmā nav zinām atjaunošana. Jā. Tad labāk sagatavoties pirmajam, lai tas ir labs, un tad otrajā fingers crossed, ka sajies kaut kādā mērā. Un tad šādās situācijās var gadīties, ka tu tik ļoti fokusējies uz to pirmo mērķi, ka tas otrais mērķis kaut kur atmiņas vai pierakstos pazūd. Jā. Bet jā. Gadās arī tā. Jā. Kaut kas vēl, ko mēs gribam kategorijā par mums kā treneriem paņemt? Kopumā jau darbīgs gads katrā ziņā. Principā katrā ziņā, kā treneris es gadu pabeidzu ar tādu kopumā labu sajūtu. Noteikti labāku nekā kā skrējējs. Un, teiksim, es teicu, ka mēs neskrīsimies uz priekšu, bet ja es skatītos uz priekšu, noteikti tas, ko es nākamgad gribētu būt nedaudz vairāk sacensībās, kā skatītājs, kā treneris iespējams, cik tu tur skriešanas sacensībās arī trenēt tajā procesā, vai ne, bet tā kā vairāk no tāda skatu punkta būt arī kādreiz klātesošs vairāk, piemēram, 24 stundu skrējienu es gribētu paskatīties. Diezgan droši, es domāju, ka Rīga Valmiera es aizbraukšu, man gan ļoti maz piedalās Rīga Valmiera, bet tā kā paskatīties, kā tur iet, un tādā ziņā droši vien vairāk. Ja maz tev piedalās, tad ir viens risinājums, kā to risināt pašam piedalīties. Kaut kā tā doma man ir pazudusi galvā. Jā. Okay. Šobrīd, jā. Labi, tad... Supervaroņi, jā. Supervaroņi, man liekas, arī ļoti labs gads patiesībā. Mēs beidzot gadu otrai pusē saņēmāmies nedaudz sākt pārveidot droši vien kaut kādu vizuālo, kā tas viss izskatās. Un... kaut kā tādu jaunu dvēsmu tajā visā ienest, gan, es teiktu, saturā kā tādā, ko mēs veidojam, gan arī tajā, kā tas vizuāli tiek pasniegts. Jā, un man liekas, tas primāri jau, kas šajā ir svarīgi, ka tas iedod pašiem tādu, kaut kādu būstiņu nedaudz, kad, ir jādara un jādarbojās, vai ne, un tas, kas man droši vien tādā, komunas kontekstā, visu laiku palīdz cauri gadiem un ļauj noturēt to fokusu. Tādā, kaut kādā svētdienas koptreniņā satiecies, un tu saproti, ka tie cilvēki, ja tu patītu bildi 5 gadus atpakaļ, ir pilnīgi citi. Tur pa lielam daži ir palikuši, es tu tur stāvam un varbūt vēl kāds tur uzpeld, vai ne, bet principā, ka tā bilde apkārt, tomēr mainās. Jā. Un tas kaut kādā ziņā... Tā bilde mainās, bet tā sajūta paliek. Jā. Un no vienas puses tas ir tāds, tā kā žēl, ka ne visi visu laiku turās līdzi, bet no otras puses tas jau ir arī saprotami. Tā kā skaidrs, ka ne visiem tā skriešana ir tādā lomā, kā tas ir mums, un tās prioritātes mainās. Un tādā brīdī ir forši, ka ir tās jaunās asinis un jaunās emocijas un... arī nometnēs tieši tāpat, ir tādi, kas ir bijuši arī iepriekšējos gadus, un tas arī ir riktīgi forši. Un tur jau kaut kāds stāsts veidojās bez mazvai, tu to cilvēku vairāk pazīst un vairāk.
Tai pašā laikā pilnīgi jaunas sejas un tu atkal jaunas emocijas no tā gūsti. Jā, jo kaut kādā ziņā tā ir, mega forša sajūta, ka tu vari būt līdzās cilvēkam, kad viņš pirmo reizi tiek, teiksim, uz lielākiem kalniem. Jā. Piemēram, tā kā tā mūsu Polijas nometne, es teiktu, tā varētu, tā manās acīs iegūst tiešām tā kā, birku gada nometne. Un tādā ziņā, ka arī tas formāts kā tāds ir skaidrs, ka tas strādā, tas ir relatīvi vienkārši norganizējums, tas neprasa daudz vairāk laika no cilvēka, kā, teiksim, tāda Madonas nometne, bet tā atdeve ir, daudzkārt lielāka. Jā. Es domāju, tas tāds tiešām, ko paņemt līdzi. Es domāju, ka pavasarī noteikti tāda, garais weekends ir jāuztaisa. Jāsaprot, kad un kādi ir apstākļi tādos Polijas kalnos, kaut kādā martā, aprīlī, bet tā noteikti. Jā, un arī tas, cik daudz tie cilvēki pavalkās, piemēram, man tāds pēdējo mēnešu tāds spilgtākais moments bija tas pirmais koptreniņš Siguldā. Tā aizbrauc un gandrīz 50 cilvēki tāds vienkārši, ko? Tā kā jūs visi esat šeit, lai kopā ar mums skriet kalnu atkārtojums. Jā, tā ir super sajūta. Jā. Un arī, tā kā te jau, skaidrs, ir grūti nodalīt supervaroņus no podkāstu, jo tas viss tā kā ir tā kopīgi, bet arī, visu cauru gadu tās ļoti labās atsauksmes par podkāstu, un arī tas, kā mēs esam tikuši pie tās regularitātes, ka tas ir arī ļoti daudz, manuprāt, mums pašiem iedevis. Arī tagad, lai spētu to supervaroņu, to jauno skatu iznest cauri, ka, ir tas pamats, tu esi ticis līdz tam, ka tas ir tā kā stabila lieta. Jā, kaut kādā mērā tas iedod tādu atbildību, ka tev jādara, bet tādā labā nozīmē, ka tas ir, patiesībā tas ir kaut kas, ko patīk darīt, un tu dari, un ir prieks, ka tas nes labas emocijas uz āru, bet tai pašā laikā tas arī, pašiem rada labas emocijas, un tas arī ļoti svarīgi. Jā, tā kā, tiešām paldies visiem, kuri klausās, kuri jau arī skatās mūs. Čau! Šajā ziņā... Kurš jauns segments. Klausās. Kur es... Sekoja džingli. Tagad man jāpagriežas. Kur es Kā tu izkusties? Nē, kur es kļenčojuši tās, lai iet YouTube un subscribe spiež. Okay. Jo mums vajag sasniegt tur... Pirmais solis būtu sasniegt 500 sekotājus. Šobrīd mums ir kaut kādi 140. Jā. Un tad mums vajadzēs sasniegt 3000 stundas skatītās gadā. Un principā, ja mēs tā kā katru nedēļu izdodam podcastu, un mēs kādus, 15-20% viņus dabūjam klāt skatījumiem, tad mēs to varam izpildīt. Okay. Un tad mums noteikti nāks kaut kādi, 2-3 eiro mēnesī peļņa no tā visa. Vienkārši biznesa plāns. Jā. Principā mums vienkārši vajag taisīt YouTube partijas. Tas ir kā? Mēs vienkārši laižam mūsu YouTube epizodes uz riņķi. Okay. Jā. Jāpalūdz Stirnubukam, lai viņi, uzliek Stirnubukā, teiksim, uz lielā ekrāna podcastu, lai iet kamēr. Jā, bet tur ir viens skatījums. Bet vismaz viens. Labi, tik traki jau mums nav, mums tur skatās kādi. Gračā, jā, subscribe. Like, subscribe, comment. Comment, jā, bet tikai labus. un tādus, uz kuriem mums obligāti nav jāatbild, jo varbūt, ja mēs palaižam garām, tad... Starp citu... Šodien atbildēju pagājušās nedēļas vienu komentāru YouTube pirmo reizi. Man liekas, arī tie YouTube komentāri jāapstiprina, lai viņi nonāk. Jā? Kaut ko es tur apstiprināju. Okay. Grači, mēs mācamies. Abi tā labi atkal. Labi, ja par podcastu, gada labākā epizode. Droši vien, vismaz tā kā spriežot pēc tā, kāda tā kā sabiedrības iesaist varētu būt. Droši vien, es teiktu, iepriekšējā epizode ar Jāni Gailu varētu būt tāda, kur tā kā tu atgrieznisko saiti no citiem jūti visvairāk, bet tāda laikam kaut kādā ziņā, kas man pašai vislabāk, droši vien varētu būt Šveicē pie Sigņa bija ļoti jauka. Tā kā pilnīgi tā kā kaut kāds citādāks formāts, ka tu esi tā kā nolikts tajā intervējamā pusē. It kā tu esi savā podkastā. Jā, tas bija labs tāds. Bet jā, tas man pārpalic. Un, protams, ir kaut kādas arī grūti gan te nosaukt konkrētu epizodu, bet ir kaut kādas dienas bijušas, kur vienkārši, teiksim, tās sarunas tik brīvi raisās, ka vienkārši ir, ir sajūta, ka nevis mēs ierakstām podcastu, bet mēs vienkārši forši parunājamies. Jā, droši vien par Jāņa Gaļa epizodi, ņemot vērā, ka viņa iznāca īstenībā vissliktākajā droši vien periodā gadā, kad var iznākt proti svētku laikā, kad klausījumi ir reāli mazāk. Un tad es rekomendēju noklausīties tiem, kuri nav paspējuši. Manuprāt, ļoti laba epizode, bet man arī droši vien vairāk izceļās tādas, kas
kas nav tādas ierastajā vidē. Nu, droši vien tai pašā Maķedonijā, kaut kādā saulītē mēs tur sēdējām, runājāmies Šamonī, tur kaut kādā parkingā, vai ne? Es nezinu, vai tā epizode bija laba. Tagad droši vien, ka nē. Bet Nu, viņa tā vienkārši uz palikusi vidējā atmiņā, fona, jā. bet viņai palikusi atmiņā, jā. Nu, iespējams arī tā Black Friday epizode, vismaz pēc klausījumiem tādā, nu, principā populārākā pēdējā laika. Jā. Nu, un varbūt tad nobeidzot par supervaroņiem podcastu, kas būtu tas, ko mēs paņemsim uz nākamo gadu, no šī gada. Nu, droši vien regularitāte. Par to es noteikti teiktu, ka tas ir tā kā numur 1. Jā, nu pēc tā, pēc tā Jāņa Gaiļa tās epizodes, nu bija, kas rakstīja, ka tā kā, nu, labākā epizode tur ever. Un principā, tas nozīmē, ka, nu, nepatīk, ka mēs runājam. Nu tā, būsim reāli. Kas ir ok, protams, bet tā kā, tas nekādā veidā mums nemotivē ņemt kādu viesi. Bet nē, ja nopietni, tad, nu, droši vien arī, nu, varētu tomēr, nu, reizi mēnesī, nu, neapsolot pilnīgi neko. Pāris reizes gadā. Jā, pāris reizes gadā, nu, iespējams vairāk. Šogad bija, laikam, 2 cilvēki no malas, Signis un Jānis, tad, nu, nākamgad varētu, nezinu, mēģināt 5-6 reizes vismaz, kā kāds no malas pievienojās un, nu, jā, un drīzāk tādā formātā, ka tā ir vienkārši diskusija vai kaut kas tāds, nevis, ka mēs kā, nu, noteikti formāts, ka mēs sēžam kādu intervējam, nē. Nu, tur jānotiek kaut kam, nezinu, Jā. tiešām īpašam, lai tas būtu tā kā kaut kas, kas mūs tiešām uzrunātu, bet jā, manuprāt, tāda regularitāte un tāda, nu, būšana pieejamiem tiem cilvēkiem. Nu, tas ir baigi svarīgi, tāda, nu, gan, ka tu esi redzams, gan, ka tev var satikt. Un, teiksim, arī, kā es tagad Ziemassvētkos biju aizbraukusi pirmo reizi, kopš tas pasākums notiek Alūksnē, apskriet apkārt ezeram, tajā 24. decembrī, tad arī tā domāju, īstenībā, nu, reiz par reizē jāaizbrauc arī, nu, kaut kādiem citiem koptradiņiem, vienkārši, nu, jābūt, jāprādās pie tiem cilvēkiem. Nu, tā. Kaut kur ārpus tā savējā. Reāli sūdīgs brīdis, kad tā runāt, jo, nu, tā kā pēc visām šiem svētku pasākumiem, kur ir Ziemassvētki, tagad jaunais gads, man pa vidu ir māsai dzimšanas diena, meitai dzimšanas diena. Man tā kā kaut kādi pasākumi, kuri cilvēki šobrīd tā kā nav interesi. Tāpēc es tāpat par to nebiju tā kā ieminējusies, ka tā kā to varētu mēģināt darīt. Jo, nu, man arī nav tā, ka es to stāstu, man tāds, fuck, kā man gribētos kaut kur aizbraukt, bet... Nē, bet kopumā es piekrītu, jā. Atties no svētkiem, bišķīt uzlādēs savas baterijas. Nē, tas ir tas, ko es saku, nu, tā kā aizbraukt uz sacensībām, nekā skrējējiem. Izcilā variantā, nu, tā kā es nezinu, vai es to redzu tā kā nākamgad, bet izcilā variantā kaut kad arī, nu, piemēram, esot Eiropā, ieplānot to treniņu nedēļu, piemēram, ka ir sestdiena, kur tu esi, nezinu, Eigarā, un paskaties sacensības, tad tu nedēļu trenējies un esi, es nezinu, kas tur nāk pēc tam, vai ne, nu, vienalga, nu, kaut kādās citās sacensībās, kur tu atkal to atmosfēru paķer, vai ne, un, piemēram, tas ir kaut kas arī no tāda Valda Rāna, kas man, nu, ļoti atmiņai palicis, kā es dienu pirms starta biju trase atbalstīt 50 km skrējājus. Un tas bija reāli labas emocijas, tu sēdi tai tiešraidē, paskaties, kur viņi ir, un, nu, tūlīt viņiem jābūt, vai ne, un tad tu, nu, tur uzmundrini, un pēc tam es pret plūsmu nedaudz gāju, un, nu, tu redzi, kā uzvedās tur 1. vieta, 10. vieta, 30., 50., vai ne, un tāds, nu, foršu vaibiņu var noķert. Tā kā jākļūst arī sabiedriskākiem, piekrītu. Bet ne svētku laikā. Bet nē, šobrīd nē. Bet jā. Nu, labi, nu tad droši vien... Finišēsim par mums. Jā, finišēsim sadaļu par to, kā mums ir gājis un kas ar mums ir noticis. Un gan jau daži jau teiks, ka pa daudz bija. Bet nevar vienmēr būt viesi tikai un tikai runāt par citiem. Jā. Bet mēs tagad parunāsim arī par citiem. Nu, nedaudz, un tur kaut kas jau par mums arī tur bišķīt tomēr parādīsies. Jā, bet nu, tāds tā īsumā varētu par to, kas tad šajā gadā bija tādi, nu, kaut kādā ziņā ievērojamākie, labākie, foršākie, nu, tādi Latvijas, iekšlatvijas un vispār Latvijas skrējēju tā kā panākumi. Nu, skriešanas pasaulē, taku skriešanas pasaulē. Jā, nu droši vien man... Nu, bez kaut kādas, nu, tādas secības. Jā, noteikti. Nu, drīzāk kaut kādas chronoloģiski plus mīnusām. Man droši vien tāds no pavasara visvairāk ir palicis atmiņā Tenerife Blue Trail, kur Linda Baldāne bija 2. Un Gvido bija Kalniņš 4. Jā. Nu, tas bija tāds,
Man liekas, pavasarī viens no spilgtākajiem Latvijas taku skriešanas notikumiem. Jā, pavisam noteikti. Un katrā ziņā tāds arī, vismaz man, tās pavasara gonkas ir tādas, kurām gandrīz sanāk visvairāk sekot līdz attālināti, jo ir vēl tas tā kā sezonas sākuma riktīgs entuziasms. Man šeit ir vairāk faktoru kopā. Pirmkārt tas, ka visi pēc tās, ziemas treniņiem ir izsalkuši pēc kaut kādām sacensībām, un arī grib zināt, ko tad citi ir pa to ziemu sastrādājuši, kuri tad būs tieši šī gada, tie skrēji, kuriem sakot līdzi. Jo it kā jau skaidrs, ka tas tā kā tops jau tā diži nemainās, bet vienmēr tā interesi, kurš būs tajā augšgalā. Līdz ar to, jā, tas pavasarim ir tas aizraujošākais. Jā, un šeit jau arī tas, ka to sacensību jau ir daudz. Un arī, ja mēs Latvijas skrējējus izceltu, noteikti varētu atrast kādus, kas tur, piemēram, Polijā ir labi noskrējuši, vai Francijā kaut ko ir labi noskrējuši. Bet te laikam tas, ka tas jūtiem bija tomēr iedot tādu pamanāmību lielāku krietni. Uzreiz liekas, tas uzreiz ir tomēr tāds. Tas skaitās, jā. Būsim reāli, tur katrā no šīm sacensībām tomēr kaut kādā mērā tas nodrošina to, ka ir tas sastāva kaut kāda kvalitāte. Ne visos, ne visos noteikti, bet tā kā, vismaz šādā Tenerife Blue Trail, tas jau ir zināms nosaukums uz pasaules taku skriešanas kartes, un tad ir prieks, ka mūsai arī tur spēja būt salīdzinoši augstās vietās. Jā. Augstās, nevis salīdzinoši augstās. Jā, tad droši vien, tā chronoloģiski turpinot, man šķiet, ka tad es liktu savu Mocartu, tā chronoloģiski, man šķiet jūnijas. Labi, droši vien, ka nav baigi tā secība, bet labi, tas tāds arī gada pirmā puse, Mocarta 3. vieta, bet krutākais, manuprāt, tas, ka tas viss vēl nonāca Eirosportā. Jā. Un varētu teikt, pateicoties tam, es tagad, man potenciāli būs Spānijā treniņu nometņu vieta. Ok. Jo mēs Kiantī satikām tur kaut kādus cilvēkus, kuri ar mums parunājas. Es gan to tā ļoti aptuveni atceros, bet gan Spaidīs, gan tu tā kā apsverini kaut kādi tur bija pie tās numuru saņemšanas. Un long story short, mani vecāki bija aizbraukuši pie saviem draugiem Spānijā, kuri pazīstami ar tiem cilvēkiem, un viņiem tur ir, tā kā dzīvoklis, un apšiem tā kā martā, un kaut kad rudenī, tā kā man ir jābrauc trenēties, tur ir fantastisks treniņu vietas, un viss tā kā. Ok. I mean. Nē, protams, ir tādas iespējas vienmēr. Jo viņiem arī, ko viņiem parādīt, vieglāk es ieju YouTube un lieku to Eurosport video. Gatavs. Jā, un tad atpazīst, kad satika. Jā. Ok. Jā, droši vien, kas bija vilku, jo mēs te pāris reiz pieminējām, tās droši vien aizraujošākais, droši vien gribētos arī teikt, ka, ja būtu kategorija gada skandāls kaut kādā mērā. Skandalozākais skrējiens. Jā, nezinu, vai tas kā skandāls tur beigais sanāk, bet gadā ziņā šūmēšanās jau tur sanāca, un Džeku vilka cīņa, kur top 3 ieskrēja, tā kā kādās 2 minūtēs, laikam. Jā, pirmajiem bija 20 sekundes starpā, ne? Tur ļoti tuvu. Man šķiet starp Tomu un Kārli bija 20 sekundes. Jo katrā ziņā Toma finiša bildēs var redzēt Kārlis skrienam finiša tā kā taisnē. Līdz ar to tur ļoti maz. Un jā, Kristaps Magoni bija kaut kādas. Turpat arī. Jā. Katrā ziņā, kāpēc skandalozais, jo, tā kā kaut kas tur ar to marķējumu nebija, kas ļāva tā kā Tomam noķert tai brīdī Kārli un Kristapu, kuri bija nedaudz atraušies un tā tālāk. Tā kā es neatceros, ko es tur teicu pēc tā vilka, bet es domāju, ka tieši to pašu, ka beigās jau tomēr, tā ir taku skriešanas sastāvdaļa, un to nedaudz ir jārēķinās. Un, droši vien, stiprākais jau beigās tāpat. Kaut kādā mērā, jā, tai brīdī tur nolīdzinās, bet ja tu būsi spēcīgāks, tad tai brīdī aizskriesi. Te jau arī ne tikai tas fiziskais spēks, bet arī, kas notiek galvā, kā ar šādām situācijām var tikt galā. Bet kopumā jau šādi finiši, šāda sacensība, tas nāk par labu sportam mūsu. Un tas tomēr veicina to kaut kādu attīstību un interesi par sportu kā tādu. Jā, viennozīmīgi. Jā, droši vien kopumā vēl varētu, vilkacī noteikti tas, ka trases rekords atkal, un Gvido to latiņu atkal pacēlis augstāk, un tas, manuprāt, tāds arī noteikti viens no, vismaz Latvijas teritorijā, viens no, ja ne, droši vien pat neviens no labākais sniegums Latvijas teritorijā šogad droši vien tādā taku pasaules kontekstā. Un vēl no tāda Latvijas konteksta, kā tāda, man gribētos izcelt Kristapu Bērziņu par to, kā viņš visas sezonas garumā
gadiem jau. Jā, lai kurās sacensībās, lai kurā distancē viņš piedalītos, viņš ir tā kā dominējošs spēks. Jā, tā ir apbrīnojama stabilitāte. Es gan, zinu kā, skaidrs, ka ar, teiksim, tādu pasaules čempionātu, kur mēs bijām kopā, tomēr ar to cilvēku pavadu bišķīt vairāk laika, un, ja redzi, ka tas arī nav tā, ka, nav tā bilde tāda, ka viņam viss tur vienkārši iet kā smērēts ideāli, un, tāpat ir grūti brīži, un kaut kādas slimošanas, un, visādi citādi šķēršļi, bet, jā, tev ir tas, ka, ja tu gadiem dari, tad tas pamats, uz kura izbraukt, tev ir ļoti spēcīgs. Jā, es jau kaut kādā mērā līdzīgi braucu uz to pašu, tikai kādu vietu parasti zemāk. Jā, tāpēc, ka parasti vienu. Jā, kā šitā te pļāviņas parādīja, vai ne? Jā. Un tad tāds, vēl viens, Latvijas tāds lielais gada notikums, ka mums būs UTMB posms nākamgad. Tas, manuprāt, bija tāds vispār pagrieziena punkts arī tajā, kā vispār cilvēki raugās uz taku skriešanu Latvijā un cik daudziem tagad ir radusies interesi par taku skriešanu, cik daudz vēlas noskriet kādu taku skrēju un vēlas to izdarīt šeit. Un, Jā, droši vien, ka nākamgad mēs par to ļoti daudz runāsim. Tā kā, tas būs tāds noteikti gada notikums 2026. Cerams. 25. gadā tas ir tāds ievads tam visam, ka tāds būs. Tā kā noteikti, jā, un prieks, ka tas ir izdevies patiesībā. Ja mēs tādā pasaules kontekstā skatāmies, droši vien tāds, kas, klausoties visus tos pasaules apskatus un to, kas ir noticis un nav noticis, man laikam tas, kas visvairāk ir palicis, ir cik ļoti liela šobrīd ir konkurence. Ir kaut kādi tur, nezinu, tas pats freetrails, viņi tur taisa, man liekas, vēl nav izziņots, bet top 10 un vēl ir kaut kādi tur tie topi, vai ne? Un tad tu tādos topos, tur cilvēki saka, kāds viņam ir tas top 5, vai ne? Tu klausies, un, piemēram, daudziem nav Toms Evans, kurš uzvarēja UTMB. Jā. Kādam tur nav, piemēram, principā, es neesmu dzirdējis, piemēram, Frederiks, viņš ir Tranšārds, kurš uzvarēja 45 pasaules čempi, un kuram arī pārējie mači ir uzvaras, sezonā. Viņi nav varbūt tādi, kas ir klasiskā, kas ir, ko visi runā, tas ir kaut kas Skairani, vai ne, un kas ir kaut kas nedaudz tā kā sava niša, vai ne, bet viņš tur dominē, vai ne, un tai pašā laikā, kaut vai tos pašus, un tas franču leģions vispār nav saprotams. Viņu ir, tā kā pilns, un viņi ir mega stipri. Jā. Neviens par viņiem lāga, tajā angliski runājošajā pasaulē, neviens par viņiem pat nenojauš, kādi tur vēl nāk ārā, vai ne? Tā pašā laikā ir, piemēram, tie paši amerikāņi, vai ne, pa kuriem visi tā kā zina, tur Jims, bet, piemēram, kaut kāds Haydens Hauks, neviens pa tādu nerunā par šogad. Pagājušajā gadā viņš tur bija otrais, šogad Haydens nav vispār tā kā sarunā. Kilians šogad nav sarunā. Jā. Kaut kāda Kortnija šogad nav sarunā pat. Tā kā liekas, kā tas var būt, vai ne, bet tas sports ir, tā kā Transgran Canārija, tur jauns rekords, Lavarēdo jauns rekords, vai ne, tur nemaz nerunā par kādiem amerikāņu mačiem, vai ne, un tie rekordi tur krīt viens pēc otra, un to neizdara viens cilvēks. Jā, tur, tā kā tas pūlis, kas nāk iekšā, jā. Katrā tajā mačā, principā, uzvar kāds cits, un, tad viņi kaut kur satiekās, un tad tur uzvar Jims, vai ne, bet... Vai Keitija. Vai Keitija, jā. Tā kā tāds, man tāds droši vien tā lielākā atziņa par to, ka cik ļoti spēcīgāks tas sports ir palicis. Un arī tai pašā laikā, cik ļoti šobrīd tas krējumiņš, kas ir, kā viņi ir atraušies no tādiem vidusmēra, nemaz nerunājot par tā kā aizmugurējo daļu sacensībām. Ja kādreiz varēja teikt, ka uzvarētāju laiku pareizina ar 2, un tu dabūsi pēdējās vietas tur rezultātu, tā plus mīnus. Šobrīd ir reiz 3 droši vien jau. Vismaz 2,5. Jā, jo tie pirmie ir atraduši vēl veidus, kā pielikt. Bet jā, tādi, ja gribētos izcelt kaut kādi tādi sniegumi, kuri man vienkārši tā, iekrita acīs, tad pa to pašu jau pasaules čempionātu ieminējāmies, pa to pašu 45 km distanci, un tur man tā zviedriete Tūve Aleksandersona, kura ar kādu pārsvaru viņa tik īsā distancē uzvarēja, un ka viņa būtu atnesusi punktus, principā, jebkurā džeku izlasē. Yep. Tas bija tāds mind-blowing, tāds skaties vienkārši kā. Bet, jā.
Nu, jā, un arī, tas arī pierāda to manu kaut kādu. Viņu pat lāga, tā kā neuzskata par taku skrējēju. Jā. Tā kā, tur vēl var nākt iekšā. Tādā sieviešu sadaļā noteikti tās vietas, kur ienākt iekšā, ir vēl stipri vairāk. Jā, noteikti. Nu, un vēl noteikti, skaidrs, ka kā sieviešu sports tuvāks sirdī, neskapēc, bet tā Keitija Šaita, piemēram, arī kā viņa no hardroka uz Siercinālu, kur tur pāris nedēļu atšķirība, un viens ir super kalnains. 6 stundu eforts. Jā, augstu, tiešām augstu kalnos, tur, laikam, vidējais augstums bija virs 3000, man tas šķiet, vai kaut kas tāds, katrā ziņā augstu. Es tur taču nejustos labi. Un pēc tam viņa aizbrauc uz Siercinālu, kas ir... cik tur bija distance? 32, man liekas. 32, labi, tur ir sākumā 2000 metru kāpums, bet vienkārši piedestāls. Jā. Tāds ievērojams tas spektrs, kādā spēja strādāt. Jā. Tā kā tie man tādi divi, kas man palikuši, tādi punktiņi, kur skaties, ok, šis ir tādi iespaidīgi. Jo, teiksim, būsim godīgi tāda džima uzvara OCC, tas man nespēja tā pārsteigt. Tas tāpatās ir iespaidīgi, Nē, no ACC nē, bet tāds, tā kā, tur jau arī ir diskusijas, kas ir tas kaut kāds gada, teiksim, taku skrējais vīrietis. Un sievietēm, man liekas, diskusijas nav. Tā ir, tā kā Keitija, un tur nav variantu. Es būtu ļoti pārsteigta, tur kaut ko citu ieliktu. Jo pārējām nav tā kā vairāk par vienu spilgtu tādu panākumu. Kamēr viņa ir vesela kaudzīte, vai ne? Un kaut kādā mērā viņas, droši vien pēdējo gadu lielākā konkurente Kortnijai, nav tas gads bijis tik super veiksmīgs. Tas nenozīmē, ka viņai nebūs tāds nākamgads. Kā tur saka, nekad neliec likmes pret šādiem. Jā, galu galā viņas nākamgad hardrockā satiksies. Jā. Beidzot. Bet džekiem, tur jau ir diskusija, vai tas gada skrējājs ir Džims Vamslīs vai tas ir Francesco Pupi. Un tas jau ir tādā, arī ultra kontekstā. Un tie topi īstenībā, manuprāt, paliek nedaudz dumi. Ja mēs tur, tur salīdzina Džimu Vamsliju un, nezinu, vēl kādu tur Tomu Evansu, kurš skrien 100 jūdzes, un tai pašā kategorijā ir Remy Bonnet, kurš uzstāda jaunu pasaules rekordu vertikālajā kilometrā, kuram tas pat nav pusstundas darbiņš, vai ne? Vieni skrien tur. Un uzvar pasaules čempionu uphillā. Jā, kaut kādā mērā, kā tu vari, tas ir tā kā, kurš ir gada auglis? Apelsīns vai vīnogas? Tā kā... Tas, kurš tev garšo. Līdz ar to arī šeit, tās sacensības, kuras tev ir tuvākas sirdī, tur arī izvērtēs. Ja, teiksim, ja taku skriešana uzskata, ka tas ir 100 km uz augšu, tad jā, bet tad ir jātaisa atsevišķi topi. Kā tu vari salīdzināt tādus, kuriem distances nepārklājās, pat nedaudz? Nē, tieši tas, jo tad tas nozīmē, ka ir kaut kādā ziņā jāpasaka, ka kaut kas viens ir pārāks par otru. Ka, teiksim, uphills ir mazāk vērtīgs kā UTMB. Vai otrādi. Jā, tāds, bet manās acīs vienalga, ja man būtu gada skrējējs, jāliek, tas būtu Džims Vamslīs. Jo viņš Francesco uzvarēja savstarpējā cīņā pasaules čempionātā. Viņš uzvarēja Chianti Kilianu. Un Vincentu. Labi, tas Vincents tur ir viens no, bet... viņš šogad neviens par viņu nerunā kā par Nē, tas gan jā. Top 10, top 30 vai top 50. Viņš ir viens no. Līdz ar to man liekas, ka viņš ir tādā viens pret viens cīņās, viņš ir parādījis, ka viņš dominē, vai ne? Un tas jau ir kaut kādā mērā ļoti labi salīdzināms, vai ne? Tā kā, bet jā, tur vesela kaudze ar tiem. Tas pats kaut kāds Eluzīns, vai ne, kurš to Golden Trail sērijas uzvar. Neviens par tādu nerunā. Tolkam viņu pat top 5 neliek. Tā kā liekas, tie ir tādi, tas Golden Trail un tā kā augstākais gandrīz sabulta standards. Tad arī ir jautājums, vai tur ir problēma tikai tajās sacensībās, ko tas cilvēks skrien, vai arī tajā, no kurienes cilvēks ir. Ko viņš varbūt nav angliski runājošs un ar mega, nezinu, protams, skaidra lieta. Tai pašā laikā, tā kā lielākajā daļā tu dzirdi, Kalebs Olsens, Čalis, kurš uzvarēja Western States, tas automātiski nonāk tur top 3 lielākajai daļai. Skaidra lieta, amerikānim tas būs top 3. Plus vēl, teiksim, ja tāds free trails to veidot, tas jau arī neizbēgami. Ir kaut kāds tas nostrēdz par labu tam. Un te jau es saku, te neviens pat neņem vērā tur to franču leģionu, vai ne? Kuri, savos mačos, es domāju, tur ir fenomenāli rezultāti, pa kuriem neviens nezina.
un pat nenojaušu. Vai ne? Nu jā, kas varbūt vēl tāds globāli. Nu, tādas tendences varētu teikt. Jā. Nu, es teiktu, joprojām ogļhidrāts svin savu uzvaras gājienu. Nu jā, Un, droši tas vien, jā. neredzu, ka tas varētu beigties, jo man šķiet, ka tas ir tiešām kaut kas, kas strādā, un kur arī ļoti daudz pētījumu parāda, ka tas strādā. Jā. Nu, kaut kādā mērā būs interesanti, teiksim, ja iepriekšējos gados bija tāds, tas bikarbonāts, kas tur vēl ketoni, jā. Un es teiktu, tādi ketoni gandrīz pat ir pieklusuši pa šo gadu. Jā, Tāpat viņus noteikti lieto, bet tāds, tas hypes kaut kāds, kas ap viņiem ir nedaudz tāds pieklusis. Tāpat laikā ogļhidrāti, jo tā kā tas ir. Tur gan varbūt es teiktu, tā kā ir mazlietiņ dažos gadījumos vairs nav tāds, ka visi dzenās tikai pēc kaut kādiem tur mega cipriem. Kaut kur es nesen klausījos vienu podcastu, triatlonu podcastu, un kur Džeks, teiksim, saka, viņš uz velo ēd 200 gramus ogļhidrātu stundā un skrienot tur kaut kādus 130 vai cik tur bija. Un tas ir tā kā Ironman distance. Jā. Varbūt cilvēki nedzenās vienkārši tā kā uz maksimumu, ka daudzi tā kā saprot, hei, tā kā man nevajag tur 120 gramus stundā, man pietiek ar 90. Tāds augsti, bet samērīgi. Jā, un tās drīzāk kaut kādas tendences sāk parādīties, ka stratēģiski, respektīvi būs kāpums, ēdu vairāk, būs noskrājiens, ēdu mazāk, un tāds, ka nav vienkārši tāds tupa ik pa 30 minūtēm es ēdu žēlēju, kas īstenībā, tā kā es piemēram uz sevi skatoties, man šobrīd tas ir gandrīz vienīgais veids, kas varētu derēt, jo es neesmu mentāli tik spēcīgs, lai tur vēl tās kaut kādas ultras noguruma situācija vēl tagad sāktu regulēt, un tagad es ēdīšu tur tad un tad es ēdīšu tā un šitā, un man tas prasa kaut kādu, un tas visiem prasa kaut kādu ekstra efortu, kam man nav īsti spēka. Jā. Tā kā tas droši vien ne visiem strādā, bet tādi profiņi, viņi, jā, vairāk uz to. Jā. Droši vien tāds, man gan šito gribētos likt kā tādu potenciālo nākamā gada haipu, ka visi sāks treniņus ar apsmagojumu. Labi, viss ir skaļi teikts, bet ka pēc UTMB panākumiem, kur Ruth Croft un Toms Evans uzvarēja, tā kā viņiem tas, viens no varētu teikt tās treniņu metodoloģijas stūrakmeņiem bija šie treniņi ar apsmagojumu. Man šķiet, ka daudziem mums vienkārši tā kā tas ir tas, kas mani šķir no visiem panākumiem. Jā, un šajā kontekstā, laikam, par to Toma uzvaru, man laikam kaut kādā mērā pēc tām visām, ka viss tas tagad ir nomierinājis, vislabāk palicis prātā ir, kas ir tie ieguvēji no tā lielākie. Skaidrs, Toms pats tur tas, bet tā kā, kas dabū vēl to, tā kā ir splash kaut kāds, tas... Collateral damage. Jā. Collateral bonus. Red Bull, jo, tur rekur atkal viņš tur no tās kurpes dzēra un tā tālāk. Bet tad ir reāli tas treneris rītīgi, tā kā pacēla savas akcijas. Un ASICS, kas ir tā kā, Toma apaus, reāli, man liekas, no tā nedabūja pilnīgi neko. Vai ļoti maz. Jo ļoti ilgi ir jāgaida līdz tam brīdim, kad varēs tikt pie Toma apava. Jā, un tas jau būs aizmirsies. Un, tā kā, tādā ziņā, ka skaidrs, ka es arī, piemēram, esmu ielicis automātiski tos jaunos potenciālos ASICus, tā kā pirkumu sarakstā, višlistā. Bet tas hypes par to, ka tas ir treniņu panākums šī, tā kā ar vēstēm, tik ļoti nomāca visu pārējo, ka es domāju, ja ASICS tagad sēž vienkārši un tā kā, un šī, manuprāt, mēs to nemācējām izmantot. Šis varbūt vispār ir temats citam podkastam, bet šis iespējams vispār paceļ to jautājumu, vai, teiksim, taku skrējienus vajadzētu ļaut skriet ar Apple prototipiem. Jā. Jo, būtībā, būsim reāli, lielākā daļa elites skrējēji skrien ar prototipiem. Vai tādiem, kuri būs tirgū pēc gada vai 2, vai arī kaut kādu esošu modeļu super specifiskām variācijām, kas ir, tā kā būtībā, tas varētu būt, hoka skrējieni, teiksim, džimam kaut kāds hoka tektona X3 versija vai X2,5 vai vienalga kaut kāds. Bet, man šķiet, ka šajā gadījumā, varbūt tas sportists iegūst, jo viņam ir, tā kā krūtākais pieejamais apaus, kas ir pielāgots tieši viņam, bet, iespējams, tāds potenciāli brands tā kā zaudē, jo, skaidrs, ka, ja, piemēram, iedomāsimies situāciju, rekord Toms uzvar UTMB un rekur ASICS saka, hei, viņš uzvarēja rekur šitie apavā, nāc un pērc. Bišķi cita situācija nekā, hei, nāc un pērc pēc pusgada. Un te jau arī, no godīgas konkurences viedokļa daudz jautājumu rodās. Jā, jo citos sportos šis tā kā neiet cauri.
Nu, tā kā tas, jā, iespējams temats ne šai epizodē, bet iederīgi gan jau. Nu jā, nu kaut kā tā. Nu katrā ziņā, man liekas, bija notikumiem super bagāts gads, un man liekas, taku skriešana ir savā, kā teica Jānis Gēlis. Viņš gan par skriešanu teica, bet mēs esam zelta laikmeta pīķi. Zelta laikmeta pīķi, mēs to nozaksim, bet tā kā ne jau skriešanas, bet taku skriešanas. Jā. Un nu, tā sajūta, nu tāda arī ir, ka nauda nāk iekšā. Sacensību kvalitāte palielinās, pieejamība to visu redzēt ir labāka kā jebkad. Dalībnieku skaits aug, un tas viss par to runā un ņemās. Un nu, kaut kādā mērā nu, man tas viss rada vēl lielāku vēlmi tikai tam visam sekot un skatīties, kā tas attīstīs. Nu jā, būtībā visdrīzākais nākamais gads būs nemazāk aizraujošs. Nu, šādi turpinoties, tā nevar būt, ka būs garlaicīgi. Nu jāizvelk janvāris, un tad jau sākās. Tad jau tur mači, kam sekot un par ko runāt, un tā cauru gadu. Jā, un tad jau nākamajā epizodē gan jau vairāk par to, ko mēs paši nākamajā gadā. Jā. Vai šajā gadā būtībā, jo tie, kas klausās, jau ir nākotnē. Mēs esam vēl vecajā laika zonā. Jā, tad izrunāsim par to, nu, kas tad būs 2026. mums. Nu, gan jau tā arī darbosimies. Nu, turpināsim. Regulāri piekdienās būsim. Kā tur like, comment, subscribe. Atstājiet labas atsauksmes un sūtiet jautājumus, sūtiet tematu idejas, ieteikumus, feedbacku. To vienmēr novērtējam. Jā, labi. Mēs neko neizcelsim. Nē. Tad būtu jāizceļ tā kā gada kaut kas. Nu, jā. Nu, tā kā visi ir malači. Jā. Nu, labi, tad jau tiekamies tākās. Tiekamies tākās arī nākamgad. Čau. Čau. Laimīgu jaunu gadu. Laimīgu.